Esiet sveicināti jaunākajā DigiTev epizodē, kur mums ir uzaicināts brīnišķīgs viesis Ēriks Eglītis. Es ļoti gaidīju šo sarunu, jo šī saruna nebūs par tādu vienu atsevišķu tēmu, bet šī saruna būs tāda parakāšanās IT, tādas jau industrijas leģendas, tur Pieredze IT industrijā 30 gadi jau var teikt? Oi, precīzi būs droši vien tuvāk 40 jau nekā. Lūk. Sāku programmēt 1984. gadā, rēķiniet paši. Principā tātad par ko parunāt ir, ja gribās parunāt par to, kā viss ir bijis, jo, droši vien jau, ka tāda skatīšanās uz vēsturi ir viens no labākajiem veidiem, kā saprast arī nākotni, jo, tas ir tāds pasaulē jau viss tomēr iet zināmā mērā par riņķi un par spirāli un lietas atkārtojas. Pieredze ir tik plaša, ka es esmu sarakstījusi, neaizmirstu. Ja? Latvijas Universitātes datorzinātņu centrs bija tāda lieta. Jā. SVH Technologies. Jā. IBMs. Jā. TEC un Telekoms. Jā. Latvijas pasts. Tā skaitā. Samsungs. Jā. Microsofts. Jā. Tad valsts pārvalde sākas. Ekonomikas ministrija un aizsardzības ministrija. Jā, bija tādas. Un tāds pavisam nesen tāda ļoti aizraujoša pieredze konsultēt uzņēmumus par tehnoloģiju ieviešanu Kambodžā. Jā, arī tas bija. Un mums ir beidzot paveicies, ka jūs esat atpakaļ Latvijā un spēkus liekat Latvijas Universitātes IT servisa centra direktora lomā. Fantastiski. Viss pareizi, ja? Jā. No LinkedIn un no atmiņas pierakstīts pareizi. Tur bija kaut kāda sīkuma pirms tam, bet tā gan arī bija tāda jautra pieredze. Tas ir viens no piemēriem par to, kā teiksim, nezinātāji neorientējās IT terminoloģijā un kā no tā var sanākt kāzus. Es savai mātei stāstīju, ka es ļoti gribu strādāt datu centrā par operatoru. Un viņa man vienā dienā atnāca mājās un teica, jā, es tevi iekārtoju datu centrā par operatoru. Un es tagad aizēju savā pirmā dienā strādāt. Un jā, kur man ir tas operatoru darbs, sēdi pie klaviatūras un klabina iekšā tekstus Veselības aizsardzības ministrijas datu centrs. Bet tas kāzus ir iekš tam, ka manā izpratnē datu centra operators bija tas dieva svētītais cilvēks, kurš varēja visu nakti sēdēt datu centrā pie liela datora un darīt ar to datoru, ko viņš grib. Bet operators ir gan viens, gan otrs. Ja tā es īstenībā vēl pirms tās Latvijas Universitātes, es kaut kāds 2 vai 3 mēnešus Noturējos Veselības aizsardzības ministrijas datu centrā, trenējoties rakstīt uz klaviatūras. Bet arī tas kādam ir jādara, ne? Tas bija interesanti no vairākiem viedokļiem. Jā, bija tas, ka es tiešām iepazinu to datu ievadas tehnoloģiju, kas arī pēcāk noderēja ir tā no pieredzes viedokļa, kā tas īsti strādā. Un tāda cilvēciska pieredze bija interesanti vienam jaunietim. Man liekas, ka man pat nebija vēl 18 gadi, bet es biju tādā tīrā sieviešu kolektīvā. Tur bija 40 plus dāmas un bija viens puisis. Bet šo tēmu varbūt atliksim citai sarunai. Tas puisis, kas zina datorus, 90. atceros, ka vienmēr bija tāds, tev bija tur svarīgi, tev ir frizieris un kaut kas, bet tad tev ir svarīgs tas puisis, kas zina datorus. Tie vēl bija 80. gadi, tas bija 86. vai 87. gads. Interesanti. Vienmēr ceļot, es domāju, klausītājiem skaidrs, ka pieredze ir gara un plaša un par ko runāt ir. Mums ir kaut kāda pusstunda, ja? Es ticu, ka mēs varētu noteikti arī dienām par šito runāt, bet tāpēc tā īsumā. Ja jums būtu jāraskaturo kaut kādi 3-4 galvenie tehnoloģiju pagriezienu punkti, kas ir piedzīvoti karjeras laikā, kas tie būtu? Tādi galvenie. Kā pašam priekš sevis tādā personīgā karjeras ziņā, ja, tas pirmais grūdienis bija vispār tikt klāt pie kaut kā, kas ir programmējums.
Jo tajā brīdī tu sāc saprast, kā tas viss strādā, ka tu vari kaut kādu tekstu uzrakstīt un notiek tā burvība, tas magics, ja, ka tas dators dara to, ko tu viņam liec. Līdz ar to es teiktu, ka jebkurš, kurš vēlās šo brīnumu piedzīvot, ir jāpamēģina kaut kas ir kaut cik līdzīgs programmēšanai. Ja? Šodien mēs to darām ar mākslīgo intelektu. Tas ir tā kā stipri vienkāršāk, ja, bet tā programmēšana, tas koncepts, ja, kad tas kļuva salīdzinoši vienkārši, ja, kaut kur pārējot no 80. gadu vidū ja, uz 90. gadu sākumu, ka principā parādījās tās augstā līmeņa programmēšanas valodas, ja, ka tu varēji jau kaut kādā vairāk vai mazāk, gandrīz vai cilvēkam saprotamā tekstā kaut ko rakstīt, ja, un tas dators darīja. Tā bija tāda, es domāju, fundamentāla izmaiņa, ko es pats pieredzēju. Jo, ir nācies rakstīt arī kaut ko mašīnu kodos un asemblerā, ja, par ko es pat nezinu, kā mūsu auditorija jūtās ar šādiem terminiem. Ja, kuri, lai uzrakstītu kaut kādu vienkāršu lietu, tev ir jāraksta palagi ar komandiņām, ja, ļoti mazām, ļoti īsām, un viņām ir jābūt ļoti precīzi izdomātām. Tā kā, tā ir tāda būtiska lieta. Un vēlāk jau, kad parādījās, teiksim, objektu orientētā programmēšana, kas vēl tālāk atviegloja visu šo padarīšanu. Un tad būtiska pārvērtība noteikti visu laiku ir tā elektronikas procesoru un atmiņu un pusvadītāju tehnoloģiju miniaturizācija, ka tas viss kļūst aizvien mazāks un mazāks un mazāks, kas ļauj principā mums tagad nesāt rokās šitādu iekārtu, ja, kura ir jaudīgāka ja, nekā tas mainframes, ja, kurš aizpildīja 2 istabas, pie kā es sāku strādāt Latvijas Universitātē 1987. gadā. Tā lieta gan, labi, viņa ir tā kā palielinājusies, bet viņa vēl joprojām nav apstājusies. Tā kā, tā ir būtiska sastāvdaļa, ja, kad visa tā elektronika kļūst mazāka. Vairāk funkcionalitātes varam iepakot mazākā kubikmetru skaitā, ja, un būtībā nesāt kabatā. Ja. Un tagad tā lielā revolūcija, es teiktu, ir šī nākošā, ja, kad sājot šīm lietām kopā, ja tā aparatūra kļūst aizvien pieejamāka, jaudīgāka, ja tās programmēšanas valodas attīstās. Tas, ko mēs pašlaik piedzīvojam, ja tas mākslīgais intelekts, neironu tīkli un tam līdzīgi, tā ir dabiska evolūcija, es teiktu. Ja, jo mākslīgais intelekts jau nav nekas baigi jauns. Tā nav nekāda revolūcija, kas pēkšņi te atnāca, vai ne? Viņš jau pastāv jau gadu desmitiem, ja, vienkārši tā tehnoloģiju attīstība tīri, runājot dzelžu ziņā, ja, ir ļāvusi mums beidzot uzskailot, ja, vai mērogot to, dabūt tos tādā ātrumā, ja, kad praktiski reālā laikā jau mēs varam nonākt pie kaut kādām atbildēm. Ja tādas mākslīgā intelekta spēlītes, es atceros, ja, 80. gadu sākumu vidū, ja, vai beigās, kad es tur ņēmos pa tiem datu centriem, jau kaut kas bija, ja, uz tiem lieldatoriem, ja, tiem mainframeiem, midrangeiem, bija kaut kāda sīkumi, kaut kādas imitācijas tam visam. Pa vidam, protams, var runāt par to pašu interneta revolūciju, ja, ka pēkšņi tas internets šausmīgi izplatījās. Ja. Arī tāds interesants posms, ja atceros, ka 90. gadu beigās tas interneta burbulis tur uzsprāga vienā brīdī, ja, kur bija šausmīgi daudz tādi hypeveidīgi uzņēmumi sabūvēti. Es teiktu, kaut kādā mērā mēs to varbūt mazākā mērogā, bet kaut kādā mērā noteikti piedzīvosim tagad atkārtot ar mākslīgo intelektu. No tā nekur neizvairīsimies. Un arī tādā zināšanu kontekstā, piedod, ka es pārtraucu, bet tad, kad bija tas interneta uzplaukums, bija taču veselas grāmatas par to, kā izmantot interneta meklētājus. Un tagad ir grāmatas, kā rakstīt promptus, tādus vienkārši. Un tad mums droši vien pēc 10 gadiem liksies smieklīgi, vienkārši kaut ko pasakām un viņš visu sapratīs. Kaut kāds brīdis bija mobilo aplikāciju bums, ja, kuru mēs tagad it kā vairs nejūtam, ja, bet kurš arī īstenībā nekur nav pazudis, ja, jo tā mobilo aplikāciju dzīve viņa jau turpinās un vēl krietnu brīdi turpināsies. Ja. Tā arī bija tāds diezgan nopietnas pārmaiņu vilnis, ja, ar to brīdi, kad jau tāds gudru iekārtu varēja iedabūt jau kabatas formātā, ja, kad vajadzēja tās mobilās aplikācijas. Tā kā es teiktu, tās ir tādas būtiskākās lietas. Pa vidam. Un mākoņi. Mākonis, es teiktu tā, mākonis ir atkal kārtējā, mēs te pieminējām sarunas sākumā tās cilpas, elipses vai spirāles.
tā tehnoloģija kaut kādā mērā dzīmā ar to, teiksim, mainframe datoru, ja, un dumju terminālu, kas ar viņu strādāja. Tas mākonis kaut kādā mērā jau ir tam pašam vienkārši replika. Tas serveris tagad ir kaut kur vienkārši tālāk prom, ja, un tā iekārta, ar ko mēs tiekam klāt, viņa vairs nav tik glupa, ja, viņš ir pietiekami spēcīgs, gudrs termināls. Ja. Bet nekas tāds pavisam svešs, konceptuāli citādāks, es teiktu, ka īsti nav. Kāpēc bija vajadzīga tā diskusija? Varbūt tāpēc, lai patērētājs to uztvertu un pirktu. Jo tas, kas atkal nav mainījies visas šīs pēdējās 10 gadus, kopš informācijas tehnoloģijas pastāv, ir nozares mazspēja vai vājums, ja tās informācijas tehnoloģijas iedot klientam tā, lai viņš viņas viegli spētu uztvert un ērti lietot un masveidīgi lietot. Jo, kā nozares mamuts, es teiktu, ka man liekas, ka mēs varētu būt panākuši par šīm 10 gadiem stipri vairāk un stipri ātrāk. Ja, pat bija kaut kāds spēriens, ko Covid iedeva, ja, tajā attālinātajā darbā. Ja. Bet to jau varēja darīt jau, 10-15 gadus pirms Covida pa lielam. Vai ne? Ja. Kāpēc mums iet tik slikti ar šito? Grūti pateikt. Tāda universāla atbilde jau manā izpratnē ir komunikācijā. Jo cilvēks pēc dabas, viņš nav orientēts uz to, ka viņš pats pēc savas iniciatīvas dzīsies pakaļ visam kaut kam jaunam. Ja, viņš ir diezgan konservatīvs savā būtībā. Un ja tu viņam kaut ko jaunu gribi piedāvāt un panākt, lai viņš to lieto, tad tam ir jābūt vienkārši. Ja, un tehnoloģijas, informācija tehnoloģijas savā sākumā, ja, viņas bija pietiekami sarežģītas, pietiekami masīvas, kaut kādu risinājumu programmēšana, ieviešana, tie bija tādi milzīgi projekti, gāja ar lielām sāpēm. Ja, tas bija bez maz vai tāds pats pasākums, kā milzīgu māju uzbūvēt. Ja, kā šitādu, dažreiz stipri dārgāks. Jā, un tā skaitā, ja, un pietiekami liela izdevuma. Līdz ar to tā pārliecināšana, viņa negāja viegli. Ja, un kaut kādā mērā tās tehnoloģijas vienmēr ir bijušas arī nesaprotamas. Ja. Mēs jau cilvēks parastais jau īsti nezina, kas tur iekšā īsti notiek, un viņš attiecīgi dabiski ir tā kā viņš baidās, tā kā iet tur distanci. Jā, vai es to nesalauzīšu gadījumā, vai tur kaut kas nenobruks un tā un tā. Kā es varu paļauties uz kaut ko es pilnībā nepazīstu. Ja, līdz ar to tā pieņemšanas ceļš, viņš ir garāks, ja, viņš ir lēnāks. Ja. Kāda ir jūs sajūta? Sanācis ir būt gan Kambodžā, gan noteikti starptautiskos uzņēmumos strādājot arī diezgan daudz citās valstīs redzēt situāciju, kā tur tas notiek. Mēs Latvijā esam unikāli šajā jomā, tādi vairāk atpaliekam tehnoloģiju pieņemšanā vai tomēr visiem iet apmēram tā? Es teiktu, ka visiem iet salīdzinoši līdzīgi, ļoti līdzīgi, es teiktu. Tā atšķirība varbūt ir tāda, ka tā tehnoloģiju ieviešana tādā nacionālā mērogā ir novērojama, ka viņi notiek viļņveidīgi. Ja, nācija, tauta, zeme, valsts, viņa kaut kā saņemās, ja viņas sakompaktējās, tādai samobilizējās komunikācijai un veids kaut kādu popularizācijas akciju. Ja, un tajā brīdī paceļās tāds vilnis un viņš kaut kādā mērā izkustina to konkrēto teritoriju no vietas un notiek kaut kādu risinājumu ieviešana. Un tad dabiski pēc kaut kāda brīža atkal tās prioritātes mainās, pārslēdzās, un tas vilnis tā kā noplok. Un tas interesantums ir, ka tā rezultātā, un arī citu vēsturisku apstākļu rezultātā vienkārši tie viļņi sākās dažādos periodos, dažādās valstīs. Un tad mēs redzam, ka dažādas teritorijas, dažādās jomās ir līderi kaut kādās jomās, un kaut kādās citās jomās atkal bišķi tā kā atpaliek. Ja. Latvija, Baltija, vispār postpadomju telpa, ja, viņai noveicās kaut kādā mērā ar to, ka mēs te izkritām ārā no tās padomju savienības, atkritījāmies no viņas, un mums vajadzēja attīstīties. Un tad bija tas 90. gadu vidus beigas, 2000. gadu sākums,
kad mēs beidzot saņēmāmies, jau uzdzinām tādu riktīgu vilni, un vienu brīdi mēs bijām diezgan tādi labi pirmrindnieki, pat valsts pārvaldes digitalizācijā. Tā pašā laikā citās valstīs varbūt tā attīstība un fokusi bija kaut kādā bišķi citā laika momentā, tad viņi kaut kādas citas lietas pabīdīja uz priekšu. Ja tie paši igauņi, piemēram, sāka to pašu valsts digitalizāciju bišķi ātrāk nekā mēs. Ja, bet pēc būtības mēs bijām apmēram vienā un tā pašā periodā. Kur ir tādas ļoti redzamas atšķirības, piemēram, ja mēs paskatāmies uz Āziju, ja, tad pašlaik tā finanšu tehnoloģija joma, ja tas pats blockchain izmantojums un tam līdzīgi, tur ir stipri jaudīgāk, stipri attīstītāk tas viss nekā pie mums. Ja. Mums liekas, ka mēs tā kā varētu salīdzinot ar viņiem būt bišķi atpalikuši. Ja. Bet, turklāt mums taču ir pat uzņēmumi, kas tajā jomā ļoti veiksmīgi darbojās, bet viņiem tirgi ir tur bišķiņi, vai ne? Nevis šeit, jā. Tā skaitā. Un viņiem kaut kā izdodās, protams, pateicoties tam, ka tur ir masveidīgāki tādi tirgi, ja, pat salīdzinoši nelielās valstīs, ja tur ir 11 miljoni iedzīvotāji, ja tur vidējā valsts ir tuvāk pie 100 miljoniem, ja, nekā pie vienciparu skaitļiem. Ja. Līdz ar to tev ir vieglāk dabūt kritisko masu tam tavam lietojumam, ja, lai viņi notestētu un attīstītu un dabūtu viņu tirgu. Ja. Tā kā es neteiktu, ka mums ir kaut kādā... Bet kurās jomās mēs esam pirmrindnieki? Bet droši vien, ka joprojām kaut kas tāds arī ir. Es teiktu, ka pašlaik mums ir jāatrod tāda jaunā, kā nācija, es teiktu, ir jāatrod kaut kāds jauns pielietojums, lai mēs atkal samobilizētos un uzrautos. Ja. Jo tas, ka mēs bijām pietiekami smuki samobilizējušies 5-7 gadus atpakaļ, teiksim, tās valsts pārvaldes digitalizācijā, tas bija ok. Ja, bet pašlaik mūs ir noķēruši pietiekami daudz citi tirgi, lielākas valstis, ja, un tās pašas, teiksim, jaunatīstības valstis, kuras kādreiz skatījās un brauc pie mums ciemos, ja, kā tad mums te iet, ko mēs esam izdarījuši, ja, kā mums, teiksim, tā pati vide EDS strādāja, un vēl kaut kāda virkne valsts pārvaldes risinājumi, viņi pašlaik brauc uz citām valstīm pieredzes apmaiņās. Ja. Tā kā mums ir bišķi izaicinājums tā jomā. Kaut kādā mērā, protams, tagad visi gravitē ap to mākslīgo intelektu, redzēs, kas mums sanāks tajā jomā. Šo laiku arī raksturo arī diezgan liela Eiropas naudu pieejamība digitalizācijai. Mēs esam dzirdējuši visādus citātus. Naudas ir tik daudz, kā vēl nekad, un mums arī šeit ir bijuši pārstāvi, kas stāsta par to, kā šiem fondiem pieteikties, un tās summas tur tiešām ir tik lielas. Kā jūs skatāties, tas kalpo kā viens no tiem digitalizācijas viļņa uzsitējiem? Vai arī varbūt, ka kaut kādā ziņā tas var kalpot tieši pretēji, jo nauda ir jāpaņem, tā teikt, jāapgūst, bet vai tas tiek darīts pareizos veidos? Viennozīmīgi jā, viennozīmīgi tas ir ļoti labs impulss un tāda, no sistēmiskās domāšanas viedokļa sakot, mēs ļoti labi apzināmies, ja, ka tajā brīdī, kad mēs iztērējam 100 miljonus kaut kam, ir ļoti liela varbūtība, ka 10 miljoni no tiem 100 miljoniem nokritīs zemē, aizies entropijā un kaut kur pazudīs. Un tas ir normāli. Lai tā arī būtu. Ja? Galvenais, lai tie nav 90%. Ja? Tad, protams, mēs varam diskutēt par to spektru, ja? Kas ir tas lietderīgais apjoms, kam ir obligāti jāaiziet lietderīgi iztērētam. Bet tajā brīdī, kad mēs kaut ko tādu darām, ir skaidrs, ka lietderīgi ir vismaz kaut ko apgūt. Ja? Tā kā jā, pilnīgi un absolūti tas ir jādara, un no tā viedokļa es teiktu, ka Eiropas Savienība ir pietiekami jēdzīgs mehānisms, pietiekami jēdzīgs organisms, ja, lai kā viņu gāna par to birokrātiju, ja, ka tur viss iet šausmīgi lēni un tā tālāk, bet tajā brīdī, kad izkustās, tad tiešām tas naudas apjoms, kas ir pieejams, ir milzīgs, un par to var ļoti daudz ko izdarīt. Droši vien, ka par tām digitalizācijas lietām ir jēgpilni runāt arī tādos divu mērķu auditoriju kontekstā. Viens ir valsts pārvaldes un dažādu publisko pakalpojumu digitalizācija, kā mēs kā valsts, cik mēs esam digitāli savos pakalpojumos, un otrs, kas notiek tajā uzņēmumu līmenī, tajā. Un pat es teiktu, Latvijā to uzņēmumi ir salīdzinoši nelieli, un vienmēr jau ir, mēs varam runāt par EDS un valsts un lielajām lietām, ja, bet ir jau tie 10
5 cilvēku uzņēmumi vai kaut vai 50 cilvēku uzņēmumiem, kuriem ir tāda konkrēts jautājums, ar ko man sākt. Kas būtu tāds, pirmkārt, tavs novērojums par to, kā šiem uzņēmumiem, kādā stāvoklī viņi ir Latvijā, vai uzņēmumi kopumā domā par šīm lietām un arī balstoties uz to, ko vajadzētu darīt, kas būtu tas ieteikums? Es sākšu īstenībā mazliet ar nelielu atkāpi par to digitalizācijas virzienu vai digitalizācijas plūsmu skatu. Viena lieta, ko mēs pieminējām, ir valsts pārvaldes digitalizācija kā tāda. Tas ir stāsts par to, ka valsts pārvalde iekšēji savus procesus patiešām beidzot digitalizē, un tā ir tā vieta, kur mēs esam diezgan ok. Mums ir likumi LV, brīnišķīga mājaslapa, kur var atrast visus normatīvos aktus. Mums ir tiesību aktu portāls, kurā mēs digitālā veidā saskaņojam. Mums ir iedzīga Saeimas darbības nodrošināšanas mehānismi digitālie. Un daudzās ministrijās arī iekšējie procesi, dokumentu vadības sistēma, finanšu uzskaite, tās lietas ir vairāk vai mazāk iedzīgi digitalizētas. Kur mēs straglojam, es atvainojos par šādu vārdu, un bieži vien pat feilojam, ne tikai straglojam. Ir, ja mēs skatāmies uz tautsaimniecības nozarēm, tautsaimniecības nozaru digitalizācija vai motivācijas veidošana, lai šīs nozares digitalizētos. Dotu priekšnoteikumus un tādu tā kā pavilcienu, vai grūdienu vai pavilcienu tiem uzņēmumiem, kas strādā tajās nozarēs, lai tie sāktu digitalizēties. Tas ir caur dažādiem politikas mehānismiem, un tas ir arī caur dažādu digitālo rīku ieviešanu. Kā piemērs varētu būt, manuprāt, tā pati vēsturiskā oika sāga, piemēram. Ja tā enerģētikas nozare būtu pareizi digitalizēta, tad mēs ļoti ātri būtu ieraudzījuši to, cik mēs patiesībā ražojam kāda veida elektroenerģiju no kāda veida materiāliem, jo mums būtu ļoti caurspīdīgs atskaitīšanās mehānisms. Bet, tā atskārsme, ka to vajag, tas atnāca ļoti vēlu. Bet tā atkal būtu kaut kāda tāda valsts līmeņa sistēma, vai ne? Kur komersantiem būtu kaut kas jāiesniedz. Un tas tāpēc saku, ir vairākas tās plūsmas. Pirmkārt ir valsts pārvalde, kā viņi iekšēji darbojās, tad ir tās lietas, ko valsts dara priekš konkrētām nozarēm. E-veselība, e-izglītība, visas šī paša, digitālā enerģētika, tā tālāk. Un tad ir tas nākamais līmenis, ko paši uzņēmēji dara pie sevis. Un ja valsts tev ir radījusi vidi, kur viņa pati strādā digitāli, kur viņa ir radījusi digitālu vidi nozarē, tad uzņēmējam ir stipri vienkāršāk saprast, baigi forši. Man arī ir jāizdara tikai tik un tik kaut kāda maza sīkumiņa, un es arī slēdzos klāt digitāli. Pie tās pārējās vides. Bet tā kā mums tas nozaru digitalizācijas pasākums ir gājis briesmīgi lēni un briesmīgi raibi, tā pati, būvniecības informācijas sistēma, minētā e-veselība, e-skolas un šī te izglītības nozares digitalizācija. Tas viss ir tā, ir bijis dažādi. Ir bijuši kaut kādi iedzīgi projekti, bet tāds vidējais kustības ātrums ir bijis pietiekami lēns. Līdz ar to uzņēmējiem tāda vienīgā motivācija pa lielam ir bijusi vids, EDS, es to savu finanšu grāmatvedību sakārtoju. Un pārējais viss man tā baigi neinteresē. Izņemot tos uzņēmējus, kas strādā kaut kādās konkrētās nozarēs, kur iegūst ražošanas ziņā no digitalizācijas. Tas savā tādā uzņēmēja darbības specifikā. Un tie savukārt iet un meklē konsultantus, tie skatās savā nozarē uz vadošajiem uzņēmumiem, kad, uzņēmums ABC, viņš manā nozarē ir līderis, ko viņš dara? Viņš izmanto tādus risinājumus, es pamēģināšu, padarīšu. Bet tādas sistēmiskas virzības mums īsti
Es nevaru teikt, ka nav bijis, tāpēc, ka mēģinājumi ir bijuši. Ja, tā pati LIA ekonomikas ministrija ir taisījuši šīs mazo vidējo uzņēmēju digitalizācijas programmas atbalstus, bet tas pats process ir bijis tāds pietiekami smagnējs. Ja, tā kā tās ir Eiropas naudas, tad tur ir birokrātija pa virsu, tas uzņēmējs paskatās. Ja, ja man ir 40 stundas nedēļā vai mazais uzņēmējs, kurš vispār strādā 60 vai 70 stundas nedēļā, ja, tad viņš pastāv, man ir jāiztērē tur, 10-15 stundas, lai vispār aizpildītu visus tos pieteikumus, ja, tad viņš bieži vien nospļaujās, ja, un nemaz neiet tā virzienā. Tā ir viena dimensija, un vēl viena būtiskā dimensija, manuprāt, ir tā, ka un te atkal Latvija nav nekas unikāls, ir problēma ar izglītības sistēmu kā tāda. Izglītības sistēma pēc būtības ir ar ļoti lielu inerciju. Ja, mums ir 25. gads, mākslīgā intelekta blīkšķis notika 2 gadus atpakaļ. Šogad beidzot es dzirdu, kad Latvijas augstskolas sāks kaut ko tiešām uz šī blīkšķa bāzes, ja, pieregulēt kaut kādas putekļi nosēdās pēc blīkšķa, un tagad sāks. Kaut kādas mācību programmas un tam līdzīgi. Ja, tā pašā laikā mēs jau konstatējam, ka mākslīgais intelekts ir 10 gadus vecs. Ja, tā kā viņu kaut kādā mērā mēs jau mācam. Bet tas, ko es gribu pateikt, ir atkal tā problēma, ka lai mēs sāktu efektīvi kaut ko mācīt, tai mācību procesam, mācību sistēmai, izglītības sistēmai pašai jāiemācās. Un tam ir vajadzīgs laiks, un tad viņai ir jāpagrozās, viņai ir jānotransformējās, viņai ir jāpielāgojās. Un tas visur notiek ar zināmu inerci, un ja nav tāds valsts mēroga, ja, vai vismaz, pilsētas mēroga, ja kaut kāds reģionāls uzstādījums, ka fokusējamies, cenšamies, ka mūsu izglītības sistēma ir tāda, apdzenoša, ja, vai virzoša, ja, tad ir ļoti grūti noturēties priekšā. Un līdz ar to mēs tās informācijas tehnoloģijas, mēs pamatā mācam tās, kuras jau nav īsti aktuālas. Un tas ir baigais izaicinājums vispār nozarei kopumā, visu laiku noturēties kaut kā bišķīt priekšā un to progresu virzīt. Jā, un tomēr droši vien, ka vienmēr ir jautājums, vai tas ir svarīgākais, ar kādas tehnoloģijas mēs mācām, kaut vai bērniem skolā pret to, kādu domāšanas modeļus un kādu veidu, kā domāt par tehnoloģijām mēs mācām. Droši vien, ka šobrīd nav tik ļoti svarīgi iebakstīt cipariņus Excelī. To iemācīsies arī pats pēc tam, kad pabeigs skolu, bet drīzāk uzdrošināties atvērt to gan mākslīgā intelekta rīku un kaut vai mācīties kopā ar skolotāju. Un tas, man liekas, ir tas, kas iztrūkst. Mums šķiet, ka mums ir jāsaliek tā pa punktiem, ja pirms mēs ķeramies pie sarunas par to. Tā izglītības joma vispār viņa jau ir problemātisks apgabals tā ziņā, ka tā transformācija ir stipri dziļāka. Ja, mums ir vēl joprojām, cik es tā skatos, ja, labi, man paša bērni, tagad jaunākajiem ir jau 20 pāri, skola ir patālu aiz muguras, ja, bet cik es atceros tās mācības, viņas nebija kardināli atšķirīgas no tā, ko man mācīja 40 gadus atpakaļ. Ja, sēdēja klasē, tev mācīja rekur šito. Ja, bet mēs pietiekami sen jau runājam par to, ka galvenais jau ir tam cilvēkam iemācīt mācīties, atvērt interesi par kaut ko un parādīt rīkus, kur viņš pats var mācīties tālāk. Ja. Un priekš tā jau tā digitālā pasaule ir brīnišķīga. Ja, es pats, vismaz, 2-3 kursus gadā es izēju vēl joprojām, ja, kaut kādās digitālās skolās. Un te, man liekas, ar mums vēl ir gan daudz ko darīt, ja, lai radītu tiem ne tikai bērniem, ja, bet arī pieaugušajiem interesi par to, kad redziet, kur ir tās jaunās lietas, jūs varat aiziet paši, paskatīties, parotaļāties, iemācīties kaut ko jaunu un iegūt no tā kaut ko jaunu. Bet tāds vērtējums par Latvijas komercvides digitalizāciju, viens, ka ir kaut kādi nepadarītie mājas darbi valsts līmenī, lai mudinātu nozares digitalizēties, bet no otras ir arī pašu uzņēmēju šīs digitālās prasmes un viņu darbinieku digitālās prasmes, ko visu laiku ir
Es tā saprotu, ka tā premisa tomēr būtu, ka, ja mēs ņemtu un mācītos un kaut vai vienkārši skatītos to, kas mums interesē, arī saslēgtos prātā droši vien tie vadiņi, lai saprastu, kā tad mēs varam biznesu padarīt efektīvāku un labāku ar digitālajiem rīkiem. Jo nav jau vienmēr jābūt Eiropas fondiem. Tas, kā man patīk teikt klientiem un runāt, ka Ja mēs neredzam, ka tas ieviestais risinājums atmaksāsies un un tiešām, 2-3 gadu laikā nesīs pozitīvu atdevi no investīcijām, tad nav svarīgi domāt, vai tās investīcijas ir no paša kabatas vai no Eiropas kabatas. Tad vienkārši to nevajag darīt, ja mēs neredzam, ka tas atmaksāsies. Vai arī darīt tā, lai mēs redzam, ka tas atmaksāsies. Jā, un, protams, ka vēl viens atribūts visā šajā rotaļā ir tā uzņēmēja ambīcija. Ja, jautājums ir, ko tas uzņēmējs vēlas sasniegt ar to savu uzņēmēju darbību. Jo tas, ko es esmu redzējis daudz kur citās valstīs, un es pieņemu, ka līdzīga situācija arī ir Latvijā, ka ļoti daudz mazie uzņēmēji, tas ir vairāk tā kā dzīvesveids. Ja, viņš ar to savu uzņēmēju darbību nodarbojās, un viņš tajā savā mērogā, savā izmērā, viņš ir pietiekami apmierināts. Ja, viņam nav par katru cenu jādabūt tā efektivitāte, nav jākļūst super lean, ja, lai viņš kļūtu super kompetitīvi un lai viņš varētu augt tālāk un iet konkurēt, ar igauņiem, lietuviešiem, ja, tur poļiem un cīnīties par Eiropas tirgu. Ja, jo, ja tās ambīcijas nav, ja, tad nav īsti arī tā drive, ja, tās motivācijas augt. Ja, un tas tāds bišķi filozofisks dabas jautājums atkal, ja, kas viņš kaut kādā mērā saistās arī ar dzīves kvalitāti. Ja, vai mēs gribam vienkārši jauki labi dzīvot, ja, vai mēs gribam augt, ja, un rādīt savus muskuļus visai pasaulē un iekarot pasaulē. Tās vērtības cilvēkiem ir dažādas. Šis ir ļoti labs komentārs. Mums ir risinājums, ar kuru palīdzību var saskaņot dažādus dokumentus online. Droši vien, ka cilvēki zina, hops. Un tas, ko mēs esam dažreiz dzirdējuši no klientiem, ir, tad, kad ir tāds pārdošanas sarunas, bet man patīk aiziet uz to grāmatvedību ar atvaļinājumu pieteikumu. Ja es tur parunājos, kā tad es jau vispār neiešu, ne ar vienu nerunāšos, ja es visu apstiprināšu sistēmā. Un tad tas ir tāds, jā, ja tas ir mums vienkārši dzīvesveids, kāpēc gan nē, ja mums patīk to darīt, bet par efektivitāti tas neliecina. Jā, un tas ir, protams, ka mēs varam mēģināt atkal, un tas, ko es darīju arī, tā savā pēdējā 2 gadu engagementā, Kambodžā, kur man pamatā klientūra bija mazais uzņēmējs. Ja, tad tā diskusija mums bija par to arī kaut kādā mērā, ja, ko tad es gribu, ja, cik liels es gribu izaugt, ja, un ko es gribu darīt. Ir jau cits leņķis, kā uz to skatīties. Tu jau vari palikt maziņš. Ja, bet tas jau, ka tu kļūsi efektīvāks, tev arī uzlabos dzīvi. Ja, tev būs vairāk brīvā laika. Ja, darīt jēgpilnas lietas, vai ne kaut kādas? Nē, kāpēc? Viņam jau ir pietiekami jēgpilni arī tas bizness, ko viņš dara. Ja, tas ir jēga arī tajā un ir arī jēga visā pārējā dzīvē. Ja, bet tomēr tas brīvais laiks var atbrīvoties, ja tu vari pamācīties kaut ko, ja tu vari veltīt laiku varbūt bērniem, mazbērniem un nākamajām paaudzēm, ja, tā tālāk. Tā kā to efektivitātes stāstu var griezt savādāk. Un ir cilvēki, protams, kas uz to paklausās, paskatās, ieklausās, ja, un sāk no tā viedokļa tomēr kaut ko darīt. Ja. Neskatoties uz to, ka varbūt viņam nav ambīcijas tiešām izaugt tur savā biznesā lielākam, kā viņš pašlaik ir. Ja viņš tur ir, ciema lielākais veikals, ja viņam ir ok. Man vēl jums jāpajautā par izglītības tehnoloģijām. Tā kā Latvijas universitāte ir tagadējā darba vieta, tad noteikti ir iespēja būt vistuvāk tam, lai saprastu, mēs apkārt daudz runājam. Mākslīgais intelekts, vieni saka, ka iznīcinās augstāko izglītību, otri, ka papildinās, kas tagad būs, visi raksta darbus ar ChatGPT un respektīvi, īsti vairs nevar saprast, vai ir vērts mācīties. Tā sajūta dažreiz sarunās. Kā Latvijas universitāte un jūs uz to skatāties? Izglītības sistēma noteikti mainīsies.
Ja, viņa nebūs vairs tāda, kāda viņa ir bijusi līdz šim. Ja, jo ir pilnīgi skaidrs, ka tas, ja students var nelietojot savas zināšanas, saražot kaut kādu darbu, ja, un par to viņš saņem novērtējumu, tas nozīmē, ka viss ir nepareizi, ja, ka tajā ziņā kaut kas ir jāmaina. Un tās diskusijas ir pietiekami daudz un plašas. Tāda sistēmiska risinājuma pagaidām nav. Nozare ir meklējumos. Un ir vairāki veidi, kā tas notiek. Ja ir, piemēram, dzirdēti pasniedzēji, kuri saka, ok, fine, ja, es ļauju saviem studentiem, lietojiet mākslīgo intelektu, cik jūs gribat, saražojiet tos savus darbus, ja, bet tad novērtēšanas process ir citādāks. Novērtēšana notiek, ok, sanākam kopā, mazā grupā, 3, 5, 6 studenti, un izstāstiet tos savus darbus un izdiskutējam. Ja, un tad pasniedzējs noklausās tajā visā, un arī mākslīgais intelekts noklausās un ieraksta visu to sarunu. Ja, un tas ir mākslīgā intelekta palīdzība, mēs pāranalizējam to sarunu, ja, un mēģinam saprast, cik tad tas students ir norientējies tajā darbā, ja, ko ir uzrakstījis kaut kāds mākslīgais intelekts pēc viņa promptiem. Ja. Tā kā tās variācijas ir daudz. Ja, protams, ir. Manuprāt, ja, tāds es neesmu pedagogs, protams, ja, es vienkārši šos cilvēkus ar zināmiem gadiem aiz muguras, es neredzu problēmu tajā, ka cilvēki izmanto tehnoloģijas, lai attīstītos. Ja, bet tai sistēmai kā tādai ir jāspēj pārbaudīt, vai tas cilvēks ir spēris to soli attīstības virzienā, vai viņš no tā kaut ko ir iemācījies, ieguvis, ja, vai viņš mācēs to izmantot arī tālāk, patstāvīgi izmantot, kādam citam to iemācīt kaut kad nākotnē. Ja. Un tur ir tiešām pietiekami daudz to izaicinājumu, ja, tajā sfērā. Ja. No otras puses ir ļoti daudz atvieglojumu. Ja. Pasniedzējs var radīt mācību materiālus, pasniedzējs var radīt pārbaužu materiālus, ja pasniedzējs var izmantot mācību šo te mākslīgo intelektu pārbaužu procesā, ir ļoti daudz ieguvumu no tā visa. Ja, bet, pamatelements, protams, tā pamatdilemma, ja, ir tajā, ja, ka mums ir jāiemācās no jauna, ja, to rezultātu novērtēt, to progresu novērtēt. Jā, gan to progresu, gan arī organizēt to mācību procesu un saprast, ko ir vērts mācīties un ko nav vērts mācīties. Jā, gan procesu kaut kādā mērā, protams, jā, gan arī to mācību saturu, jā, ko mēs tad mācam tiem cilvēkiem un ko mēs mācam pašiem pasniedzējiem. Arī, vai ne? Laiks mums iet uz beigām, tāpēc pēdējais tāds mazliet filozofiskais, futuristiskais jautājums. Jums būtu jāiedomājās pasauli pēc, teiksim, 10 gadiem, 2035. Kas būs mainījies un kas būs palicis tāds kā līdz šim? Tas tā ļoti vispārīgi. Pēc 10 gadiem paklausīsimies un tad sapratīsim, bija tā vai nebija. Tehnoloģija jomā, protams, primāri, jā. Tas, kas noteikti kam ir jānotiek, un no kā es domāju, ka mēs neizvairīsimies, šies te jaunie tehnoloģiskie viļņi, viņi būs iegājuši daudz dziļāk mūsu ikdienas dzīvē. Ja, tas, ko mums pašlaik, teiksim, Samsung pārdod, ja, un Google pārdod Androidā, kā ir integrēts tas mākslīgais intelekts, tā integrācija notiks aizvien vairāk, dziļāk, ciešāk, ja, tā tehnisko elementu, tehnisko komponentu savstarpējā komunikācija, tai noteikti vajadzētu uzlaboties un attīstīties. Ja, tā pati mobilitāte, piemēram, autonomā mobilitāte, viņa nav īsti droši iedomājama bez tā, ka katrs tas automobīlis, vai ierīce, kas pārvietojās uz ceļa, tajā brīdī, kad viņi sāks savā starpā sarunāties, tajā brīdī būs patiešām droši. Ja, un šis virziens, viņš iet un attīstās, es domāju, ka 10 gadu laikā tam vajadzētu būt jau stipri dziļāk mūsu ikdienas dzīvē. Principā tā vienkāršojot, mēs varēsim braukt ar pašbraucošajām mašīnām, pārvietoties un sazināties ar vienu ierīci, jebkuras savas lietas, caur jebkuru savu ierīci risināt. Es domāju, tam būtu jābūt stipri izplatītākam risinājumam nekā tas ir pašlaik. Un visticamāk ar balsi, vai ne?
Noteikti ar balsi, balss noteikti. Ja, man ir interesanti redzēt, kā attīstīsies arī tas tā pati žestu atpazīšana, ar ko mēs esam eksperimentējuši jau vairākus gadus, kas nav bijusi līdz galam veiksmīga, bet es domāju, tas ir nākamais solis. Tam arī ir jāparādās. Vai pastāvēs vēl tādas atsevišķas weblapas, piemēram, vai tomēr tas būs tā, ka man ir tā viena ierīce, kurai es pasaku, rezervē man ceļojumu, un es gribu tur pagūt uz savās māsas dzimšanas dienu atpakaļ, un tas viss notiks kaut kā bez manas plānošanas. Tā, bišķiņ. Es domāju, ka pavisam jau projām mēs neaiziesim, ja? Jo tā lieta, kas fundamentāli tomēr nemainīsies, mēs cilvēki, kā dzīves būtnes, ja? Jau tagad tas tehnoloģija attīstības temps, viņš ir par ātru. Ja, mēs kā dzīves būtnes, kā suga, ja, tā teikt, kā dzīvnieki, ja mēs savā attīstībā nespējam tam visam tikt līdzi. Ja, tā kā būs pietiekami liela masa to cilvēku, kas vēl joprojām lietos vecākas tehnoloģijas, iepriekšējās paaudzes, 2-3 paaudzes vecas tehnoloģijas. No tā mēs arī nekur īsti prom neaizmuksim. Tā izkliede nebūs kļuvusi vēl lielāka. Būs tā, ka pēc 10 gadiem būs cilvēki, kas tomēr gribēs tos podziņu telefonus, un savukārt IT nozarei būs jānodrošina daudz plašāks spektrs. Es domāju, ka procentuāli droši vien, ka tas sadalījums diez vai būtiski mainīsies. Ja, tāds klasiskā tas gausa zvans. Ja, jā. Viņš vēl joprojām saglabāsies. Viņš būs, vai viņš pastiepsies garāks, nav izslēgts, ja, tāpēc, ka kopējais cilvēku skaits pieauga. Ja, un vēl viens jautājums, kas man ir ļoti interesanti, ko es gribētu redzēt un pavērot, kā tas ies un attīstīsies, būs, kā tomēr tā tehnoloģiskā attīstība sadzīvos ar mūsu vēlmi saglabāt mūsu vidi. Ja, jo problēma jau tomēr ir, ja, tas, ka katru gadu mēs mēģinam izgrūst ārā tirgu atkal kārtējo jauno tehnoloģiskās iekārtas modeli, tas ir pārbaudījums ekoloģijai. Ja, un būtu interesanti paskatīties, vai tehnoloģija nozare vai tās pašas transporta būve, ja, automašīnu būvnieki, ja, un citu nozaru cilvēki beidzot sāks pārdomāt, ja, kad varbūt ir jēga palielināt, tas tāds smags vārds, ja mēs runājam par attīstību, ja, bet varbūt pagriezt to attīstību kaut kādā citā virzienā, vairāk domājot tomēr par to ilgtermiņu arī no ekoloģiskā viedokļa. Tas lielā mērā droši vien atkarīgs, vai mainīsies mūsu cilvēku daba. Jo tad tā otra jautājuma puse, kas paliks tāpat. Kas ir mūsos tas fundamentālais, kas arī attīstoties visām tām pašbraucošajām mašīnām, valsts vadībai un ātrai tehnoloģiju izlaidai, tomēr tāds. Es kaut kur dzirdēju, un man ļoti dziļi iesēdās manā domāšanā tāds koncepts, ka cilvēku principā virza 2 lietas – alkatība un slinkums. Un man liekas, ka šitās 2 lietas diez vai mainīsies. Ja? Ka tie cilvēki, kuriem vajag, kuriem gribās, kuriem vajag kaut ko vairāk visu laiku, tie ir tie, kas dzen to progresu uz priekšu, lai uztaisītu vairāk. Tie, kas ir slinkie, ja? Tie ir tie, kas panāk, ka tā tehnoloģija strādā labāk. Ja? Ka viņa apmierina mūsu vajadzības ar pēc iespējas mazāk patērēto darbu. Ja, un kuri no viņiem, kurā brīdī tā teikt, uzvarēs, ja, to laiks rādīs. Ja, man jau kaut kā vairāk gribētos redzēt, ka mēs tā kā kaut kādā mirklī ļautos vairāk tam slinkumam. Tomēr. Varbūt, ka es vienkārši kļūstu vecs. Ja, jo manā izpratnē tomēr ir forši, ka mēs varam tā mierīgi darīt lietas, panākt to, ka tehnoloģijas nemanāmi ienāk tajā mūsu dzīves plūdumā. Kalpo mums, nevis mēs viņām, ne? Jā, nevis mēs tiešām esam tādi spiesti, ja, kaut ko izmantot un pielietot un briesmīgi mainīties
ja, lai pielāgotos tām tehnoloģijām. Un tas ir vēl viens tas elements, ja mēs te minējām sākumā par to, ja, cik grūti ir gājis informācijas tehnoloģijām ieviesties, tāpēc, ka mēs ļoti bieži sagaidām, ja, ka tas cilvēks mainīsies. Un tā arī ir, protams, ja mēs gribam tehnoloģijas izmantot ļoti jēgpilni, ja, tad neizbēgami. Tas ir pārmaiņu process, kas maina dzīvi kā tādu tam cilvēkam. Viņam negribas. Viņš tā kā turās pretī. Ja. Viņam negribās, un tas nozīmē, ka, lai izmantotu tās lielās pasaules iespējas, mums būs jāmācās būt arī empātiskākiem un pacietīgākiem un runāt ar cilvēkiem. Liels paldies, Ērika, par sarunu. Manuprāt, bija ļoti interesanti. Paldies arī klausītājiem. Klausaties Digitev gan YouTube, gan Spotifyā, gan Apple podkastos un tiekamies jau nākamajos ierakstos. Paldies! Paldies!